krokodili, tāpēc, ka bija tāda zaļa krāsta nokrāsotas, grīdas krāsta, tāda koka. Viņa tagad jau cits. Kasta, bet, čals baigais profesionāls. Viņš ņēma tas mēsls, viņam līdz 4 metri dziļumā, saproties, jā, vienmēr sakot. Un tā viņam vēl bija arī ārzemi, tie meklētāji. Vienmēr sakot, un mēs aizbraucām uz Cēsim, meklējām kastu ar šito ieroči, kur bija norakstījuši pēc vēstures strādāja, ja, kurš pateica, kur kas ir. Viņš saka, tā pusi man, viņš saka, un viņš bija benzīntanku nopircis un vēl visu kaut ko, sakot, naudu viņam bija šitā tev. Viņš saka, ja es gadījumā, es uz korķu uzkāps, viņš saka, nauda beidzās, viņš saka, es pasūtu uzreiz Kamazu, viņš saka, mēs braucam uz noteiktu vietu, kur viņš zina, to jau man nestāstīja. Viņš saka, un tad mēs tos lielgabalu lādiņus, viņš taču no tā, kā viņi tur zeltainā metāla. Viņš saka, pilnu to Kamazu pielasam, viņš saka, tā man atkal ir normāli, kad mēnesi, es saku, var padzerties, pēdējo reizi es atceros, viņš iegāja iekšā virtuvē, tie čaļi, un mēs klausamies, zin, tad puikas johēdi, šis saka tā, viņš saka, Matīsa un Avotu ielas stūrī, viņš saka, mums bija vēsture, ka tur ir viens čals, vācu formu atstājis visu, laidies projām, visu vācu formu, visi nolicis, tur norats. Viņš saka, uzgājām augšā, viņš saka, atradām to vācu formu, dokumentus, viņš saka, dokumentu, reiz 2 štukas maksā, viņš saka, un viņš saka, ne, granātā, un kur mēs to granātu, viņš saka, mēs viņu iesprūdām tādā pažlobelē. Es saku, čaļi, viņš saka, mums ir granātas. Toši izgājām augšā, atradām, jā, to granātu, es nemāku viņu palaist nekādā. Apaļi nekāda nav tāda apaļi bumbuļs, tad dzilvīt pār. Viņi sapratīs, kas tur bija jāspīg. Viņi jauni pilnīgi saprot, ka no veikala. Es saku, taisam uguns, kur nāko vienkārši metu viņu iekšā un sēdējām 3 strīmnieki, kas tas bija izbraukuši ārā un izlaidām viņu gaisā, tādā grāvī. Tā, lai gadījumā šķēmis, lai nenorauj galvu nost. Bāziens bija? Bruntīgs, jā. Braucām uz Cēsīm, vienmēr sakot, iztiks sakošana. Šitien te ir 3 litri burka ar kislotniekiem dabūja. Šitien te zubeni ar zelta rokturbi. Un visu laiku tikai stāsti viņam nepārtraukti. Viņš saka, ja to gadījumā sievas māte ir sūdīga, viņš saka, šī gravā, viņš saka, palaid viņu iekšā pasaiņo. Es saku, kas tur ir? Viņš saka, es pats ahujalu, viņš saka, siegāja tādā gravā, ko viņam tur vajadzēja, nezinu. Bet viņš saka, es ieslēdzu to mīnu meklētāju, viņš saka, pizdiets, viņš saka, es skatos, viņš saka, es esmu mīnu laukā, vienkārši es riņķī mīnas mērtājās, viņš saka, pat to galviņu var redzēt tādiem trījiem, tādiem zelzīšiem. Viņš saka, jobanim rot, viņš saka, es tā pārmīs nebija, viņš saka, es knapi no tā mīnu lauku tik ārā, viņš saka, baigi toši čau, tā ir interesants tāds. Tā ir interesants darbs. Tas hobī varētu būt, ne? Viņš tāpat no Krievu laikiem strādāja, domājies, tad, kad vēl bija jādalās ar valsts, tur, viņš saka, es neko nedalījos, viņš saka, es viss tā, bija, ja man kāds pastāst, Tas baigi interesantā, kamēr. Bet tu iedomāties, tos apgrieziens viņam, ja? Viņam bija vesela kaudze policistu, ja, uzpirkt, saproties, ja? Tie stāvēja uz ielas, rādīja, ka ir apved ceļš jābrauc riņķī. Viņš pārāk to visu to asfaltēto ceļu, lielu šoseju. Organizēja apved ceļu, strādnieki, celtnās vestēs, visi saproties, visi ar tiem, kā viņi sauc, ceļzīmes, saproties, ja? Viņš izraka to savu sudrabu, ko viņam tur vajadzēja, saproties, ja, atbrauc asfaltētāji, nosfaltēja to šoseju un palaid vaļā. Pirms policija vispārībā saprat, kas notiek, bet viss jau bija noštalēts, saproties, bija tāda apgrieziet, bija vienkārši vārds. Šis čals strādāja pa nopietni, viņš tikai uz to arī dzīvoja. Viņš saka, dabājām pēc vēstures, ka purvā noslīdis tanks. Viņš saka, bļāns, viņš saka, ja tur vēl tankisti iekšā, man Dievs tie dokumenti, viņi kabatās, tur baigā nauda. Viņš saka, bļān, organizējam, pieaicējam, velkam ārā. Viņš saka, velkam, viņš patrāk, jā. Viņš saka, mēs tur kaut kur Gaujas krastā, viņš saka, atradām, viņš saka, tur bija kaut kāda ierakuma. Viņš saka, kaut kāds 2 vai 3 kastes ar ieročiem, viņš saka, eļļā. Viss pilnīgi jauni, saproties. Viņš saka, parasti jau, Jormāls smiltīs, viņš saka, baigi sūdīgi saglabājās. Viņš saka, purvā, tur viss ir normāli, skābekļi nav. Jormāls smiltīs, viss ir sūdīgi. Viņš saka,
Mēs satrūkam muļā 3 kastes ar ieročiem. Kur likt? Kaut kā tur viņš saka, bija galva, viņš saka, ka tur mācītājs bija gatavs uzpirkt tos ieročus un pārdot kaut kādiem tur gruzīniem vai čečaņiem vai kas tur bija. Sakot, mēs viņam tur pāris kastes iedavām, viņš saka, viņi nav ziņas nemiņas. Viņš saka, ejam meklēt. Nav viņu vairāk tur uz vietas, tad viņa baznīca. Viņš saka, pēc kaut kādu pāris dienām uzzinām. Čals esot atrasts, sakries takoju lupatās vai vienkārši maisā, mežā mācītājs. Saproties, tie gruzīti čečeņi, kas tur uzmet, viņi vienkārši sagraizīja nakoju, iemet maisā un uzpērt mežā.